Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo rītiņu, šo jauko, šo burvīgo rītiņu. Un šeit tad, ja tu gribi labi ēst, tev ir jāstrādā. Un tev ir jāstrādā un jānoķer to, ko tu ēdīsi. Tad var uzticēties 100%, ka tas ir tas labākais, kas ir iespējams. Un te mūsu FD 287, es domāju, tas kaut kas romantisks nozīmē. Mēs iesim jūrā un mēs vilksim ārā man mīļāko ēdienu, to saldākais, kas jūras dibenē guļ, langustus. Vīrs bez laivas ir sasiets vīrs. Tas ir viens no daudzajiem fēriešu sakāmvārdiem, kas kopš seniem laikiem nav zaudējis aktualitāti arī šodien. Lai arī šobrīd vairums salu ir savienotas ar tuneļiem, ir vietas, kur bez laivas nokļūt ir praktiski neiespējami. Sava laiva īpašumā fērās ir burtiski katrai ģimenei. Dažkārt šķiet, ka uz ūdens salinieki pavada vairāk laika nekā uz sauszemes. Pat jūrnieki, atgriežoties mājās pēc 6 mēnešu reisa, jau nākamajā dienā kāpj savā laivā un dodas okeānā zvejot. Mūsu ceļojuma 2. dienā ļausimies vietējo apsēstībai ar kuģošanu un dosimies langustu zvejā ar vīru, kas uz sava kuģa ir pavadījis vairāk laika nekā vidējais latvietis birojā un automašīnā kopā ņemot. Dienas noslēgumā saķerto lomu baudīsim smalkās vakariņās pie mūsu pavadoņa Marnija ģimenes, bet restorāna Vincents virtuvē Mārtiņš pagatavos Fēru salu langustu bisku. Hei, Johan! Mārtiņš! Yo. Nice to meet you! And we're gonna go and voila! Yo ho, the wind blow free, oh, for the life of the rolling sea. Kapteiņš Jons, viņš katru dienu iet vienu un tā pašā vietā, bet es esmu dzirdējis ausu galā, kur ir tie lielākie, tie garākie, tie sulīgākie, tie saldākie langusti. Un es mēģināšu atņemt stūri no viņa un parādīt viņam to, ko es zinu, ko viņš nezina. Hei, Jon! Starp citu, Johan, man ir zināms, kur dzīvo vislabākie langusti. Es tev varētu parādīt īstās zvejas vietas. Vai es varu pārņemt stūri un iespiest pedāli grīdā? Ātrāk šī laiva vairs neies. Tātad šis ir tās lielākais ātrums. Labi, mēģināsim. Neko daudz tā laiva nemaz nav jāstūrē, tā pati pelda tīri labi. Here we are. Yes. Yeah. Tieši šeit esam mēs, un uz kurienu mēs dodamies? We are going to here, yeah? Tātad mēs dodamies uz turieni, un cik tas ir tālu? Ceļā būs jāpavada aptuveni 10–15 minūtes. Un kāds ir mūsu ātrums? 6,3 mēzgli. Tas nav slikti. That's not bad. That's not bad. Yeah. Mēs iesim kāds 10–15 minūtes ārā jūrā. Te apmēram 45 metri dziļums ir, bet tur mēs iesim, tur būs kāds 70–80 metri tas dziļums. Un tur tas ūdens noteikti ir augstāks, vislabāk pieejams, kur tie langusi dzīvo. Jo viņiem patīk tumsa, viņiem nepatīk saule, viņiem nepatīk sauļoties, viņiem patīk dziļā tumsa.
Mēs esam tagad pietuvinājušies tam punktam, kur tie langusti apakšā dzīvo. Turieties man līdzi, mums te bišķīt ir valodas problēma. Jonas visam piekrīt, ko es viņam prasu. Tikai jā. Lielākais jautājums, kas langustiem pašiem garšo? Mums patīk langusti, bet kas langustiem pašiem? Un te ir siļķe, viņi ir sālīta siļķe, un ir kalamārs, kas arī ir sālīts. Un kāpēc viņa sāļu viņu? Ir vairāk iemesli. Ir, kad viņš paliek stingrāks, viņš paliek stingrs, viņš neizšķīst, un arī, kad tu ielies viņus jūrā, murtos iekšā, tārpi neiet viņiem klāt. Tārpiem šis te nepatīk. So tas ir tīri langusta barība. Un nāk augšā pirmā burte. Oi! One! Viens! Ja viņš ir mazāks, viņu liek atpakaļ, tas viņa mērītājs ir. Un tagad mēs varam saprast tiešām, šī nav audzēta. Te ir jāstrādā ir priekš šādas lietas. Un tāpēc šie delikatesi, viņi nav tik lēti. Lai nepieļautu pārzveju, langustu ķeršana tiek stingri kontrolēta. Katrs langustu zvejnieks dodas zvejā noteiktas dienas nedēļā un drīkst izmantot tikai 250 murdu. Nozveja nav liela, atkarībā no sezonas un laikapstākļiem langustu loms nepārsniedz 20 kg dienā. Zveja ar murdiem ir viens no saudzīgākajiem veidiem, kā ķert vējžveidīgos. Stress bojā langustu gaļas struktūru un garšas īpašības, tāpēc arī pēc noķeršanas tos ievieto īpašās kastēs, kas imitē to dabīgo uzturēšanās vidi. Dienas darbiņš ir padarīts. Tagad mēs gatavojamies nākamai dienai. Mēs redzam, šis nav nekāds lēts prieks. Mēs kāds 70 esam izvilkuši ārā šodien. Tas ir ļoti maz, bet tas ir samērā daudz šajā gadas laikā. Jo mēs zinām, ka labākais gada laiks ir janvārs, februārs, marts. Johan, liels tev paldies! Man šī bija fantastiska pieredze redzēt, kāds darbs ir jāiegulda, lai langusts nonāktu uz manas šķīvja. Es tev gribētu pateikties ar nelielu dāvanu no Rīgas. And I want to thank you with something from Riga. Thank you very much. Thank you. Čau, Gunnar. How are you? Čau. Welcome. Thank you. Laipni aicināts, Mārtiņ. Tu taču atceries Ingu. Es tev atvedu nelielu ciema kukuli no Latvijas. Wow. Esam uzaicināti pie Gunnara mājās, visas ģimenes, un redzēsim un baudīsim, kā viņš uzņem viesus, un es zinu, ka būs savādāk nekā citur kaut kur uz šīm pašām salām. Nu, maz es tā ceru. Redzi, mūsu mājās ir pieņemts, ka sieviete sēž galda galā. Tas nozīmē, ka viņa ir priekšniece. Visi, kas ir priekšnieki, parasti sēž galdu galos. Tā kā nav viegli būt vīrietim Fēru salās. Sievietes kontrolē visu. Langusta bisk, tas nozīmē, ka zupa ir taisīta pārsvarā ar to garšu no čaulām, jo tām čaulām ir tā garša. Ne tai gaļai, bet tai čaulai.
Wow! Tas ir šādu nekur 3 zvaigžņu restorānā Parīzē tur nedabūs. Tikai šeit un Fāro salās. Un es nepārspīlēju. Es nemuldu, es stāstu par tiešām tīra, fenomenāla garša. Te ir kaut kas nopietni notiksies, jo Gunārs ir uzvilcis piedurknes, un te kāda operācija te notiksies tagad. Tātad ķirurgs pieķeries pie jūras zaķa. Man nav cits vārds, ko teikt, ko viņš tur vēl kārā, bet viņš ir tāds puņķājs. Jā, es varu pieklājīgi to pateikt. Labu apetīti! Šo es atpazīstu, bet kas šis ir par instrumentu? Ar lāpstiņu ikrus uzstumju uz karotes, lai tos nesabojātu. Uz vienkāršie sagatavotie ikri. Nē, ar sāli mazgāt nekas. Tīrs. Ļoti viegla garša, bet ļoti patīkama tekstūra. Es jūras zaķu ikrus esmu garšojis. Konservu punčās, bet tu zini, nekur viņi nestāv tik labi, kā tūlīt no paša zivis. Nevar salīdzināt. Tātad tev garšo? Jā, ļoti garšo. Kā tu raksturotu garšu? Ļoti tīra un nemaz negaršo pēc zivs. Tieši tā. Svaigiem jūras zaķa ikriem nav izteiktas zivs garšas. Fēru salās mītošais langusts ir pasaules gardēžu atzīta delikatese un ir iecienīta izvēle daudzu izcilu restorānu šefpavāru un to klientu vidū. Maigās delikātās garšas noslēpums ir ļoti vienkāršs. Langustam jābūt dzīvam. Tieši tāpēc Fēru salās salīdzinoši viegli pieejamie langusti ir samērā reti redzami citu valstu restorānu ēdienkartēs. Sarežģītie transportēšanas apstākļi, īsais dzīves cikls, kā arī nelielā nozveja, dzīva langusta piegādi pamatīgi sadārdzina, un ne katrs restorāns to var atļauties. Tomēr tie, kas reiz būs pamēģinājuši svaigu un pareizi pagatavotu Fēru salu langustu, noteikti to vēlēsies atkārtot vēlreiz, pat ja par to būs jāpiemaksā nedaudz vairāk. Jūs domāsiet, es kaut ko daru te ļoti nežēlīgi? Nē, jo to, ko es daru, te ir darīts simtiem gadus, un tā ir šeit un ir tradicija. Un nāziet te iekšā. Un viens tīrs grieziens. Te ir vēl viens veids, kā langus tiek pagatavots. Pārgriez uz pusēm. 3,5 minūtes zem griļa. 250 grādi. Un viss. Un te ir atšķirībā no, kad mēs planšējam tikai 10 sekundes, te viņš ir izsapies. Smaržas nekādas. Jūra. Patīkam salds. Un es teikšu, krietni labāk nekā tas omārs. Omārs ir garlaicīgs, šis ir dzīves. Un vēl viens veids, kā langus gatavot, ir vārīt viņus sālītā ūdenī. Tam bija jānotiek. Ej, kur iekoda. Pagājis 2 minūtes, kad sāk ūdens vārīties, mēs viņus ņemam strauji ārā. Un tad augstā ūdenī, jeb arī var ledus ūdenī, lai apstājās tas vārīšanas process. Kāpēc Fēro salas ir tik grūti pieejamas? Jo šeit, kur Dievs nāk un baudīt savu ražu.
Esam apakaļ Vincentā un redz, kur man ir dzīvi langusti. Un to vienu recepti, ko es jums gribu parādīt, mēs redzējām, Marnijas sieva, viņa to receptu uztaisīja, un es Marnijam prasu, tagad es esmu apakaļ. Marnija, lūdzu, atsūt man sievas langusta bisku receptu. Viņa saka, prass viņai pats. Nu labi, es tagad centīšos uztaisīt to pašu langusta bisku, ko es teikšu, ir varbūt visgaršīgākā zupa, ko es esmu kādreiz mūžā ēdis. Tagad tie langusti, kad viņas ir novārīti, apēsti, daudz reiz paliek tās galvas un spīles vairākām receptēm. Un tas ir, ko es izmantošu šai receptē. Un tie spīles, tā čaule ir, kas iedod tai zupai to garšu. Nekādā gadījumā jūs nevarat uztaisīt tādu zupu ar lasi. Pat ar norvēģu lasi, nekur tālāk netiksat. Bet šī ir tā čaule, kas ir vajadzīga. Tad pirmais, kas ir vajadzīgs, mums vajag sviestu, mazu piku sviestu un oliveļu. Un tad ir kāds 7, 8 dārziņi, ko mēs liksim klāt. Un pirmais dabīgi ir sīpols. Es nevaru iedomāties vienu zupu bez sīpola. Sīpolu smalki sagriež un liek cepties olīveļā. Sīpolam seko kapāts fenhelis, selerijas kāds, burkāns un viena ķiploka daiviņa. Nobeidzot visam pievieno kapātu čili piparu un sautē, kamēr dārzeņi paliek mīksti, neļaujot tiem apbrūnēties. Tagad tas ir smuki pasautējies. Tagad mēs ņemam čaulas. Un tās čaulas, viņas vajadzētu bišķīt apdaudzīt un liekam klāt. Un ar visām smadzenēm, ar to aknu. Un te man ir kāds puskilograms. Aromāts ir fantastisks. Fantastisks. Es domāju, es esmu apakaļ Fāros salās. Ja nav mums langusti, es saku, kur mēs langus dabūsim, jūs to pašu varat atkārtot ar mūsu pašu Latvijas vēžiem. Tās čaules ir smuki iečaulaujušās ar dārzeņiem, un tagad mēs liesim klāt brandī vai konjaku. Un to vajadzētu, kur man te redzamais gabals ir, to vajadzētu tagad liesmot, un lai tas konjaks viņš izdega, lai viņš novārās. Kad konjaka alkohols ir izgarojis, dārzeņiem un langustu čaulām pielej baltvīnu. Kamēr baltvīns novārās, virai pievieno apelzīna mizu, kapātus tomātus un maisot sautē, līdz tomātu gabaliņi kļūst mīksti. Pielemetam klāt kādu laurulapu un buļļonu. Tagad var likt klāt zivju buļļonu, es likšu klāt dārzeņa buļļonu, un te vajadzīgs apmēram uz šo te kvantumu kādu puslitru. Un tā, un es teicu apmēram. Atvainojos kādu litru. Lai atkal šis uzmet burbuli, sāli, piperu vēl neliekam, tos uz beigām, jo viņš tagad bišķīt ievārīsies un novārīsies. Un mēs jau redzam, ka pēc skata jau tagad jau gribētu te likt kausti iekšā. Un tad arī mēs pieliekam klāt pāris ēdam karots rīsus. Un te man ir akvarelo rīs, un tas būs tas tāds dabisks piezinātājs. Tagad, lai viņš maigi vārās, kādu pusstundu, maksimāli 40 minūtes, vairāk viņam nav vajadzības. Voilà! Pusstundu! Mana biski ir maigi vārījusies. Mēs tagad varam viņu blenderēt. Un interesantais ir, mēs blenderēsim viņu ar visām čaulām. Bet tas galvenais, ko mēs nedrīkst darīt,
Mēs nedrīkstam sataisīt putru, mēs tikai gribam sadauzīt tos kaulus vēl bišķīt vairāk. Nekad neaizmirst uzlikt vāku virsū un katreiz kaut ko apsekt gadījumā, it sevišķi, ja ir karsts. Langustu čaulas viegli sablenderē un iegūto masu rūpīgi izspiež caur sietu. Kad zupa izfiltrēta, to pārlej citā katlā, pievieno jūras sāli un svaigi maltus melnos piparus. Kamēr zupa vārās, ņem 2 lauku olu dzeltenumus, tiem pievieno krējumu un visu viegli saputo. To mēs tagad maisam. Viņš ir uzmets burbuli, bet vārīt viņš vairs nav vajadzīgs. Un tad ar vienu roku mēs liesim šo bisku uz to olas dzeltenumu un krējumu, un tajā laikā mēs arī putosim. Un lejam tā lēni. Mēs negribam, lai tas ola un krējums aiziet ziedos. Un kamēr tā ola, krējums un tā zupa ir vienmērīga temperatūra. Un tā apmēram ir. Un tagad mēs varam šo te liekt apakaļ zupā. Ko tas dara? Tas bagātina to zupu un arī tuč sabiezina. Un zinat ko? Viņi nevar saukt par zupu. Viņi ir par labu priekš zupas. Viņi ir biska. Viņi ir langusta biska, un kā mēs viņu pasniedzam, viņš ir ļoti bagāts, daudz viņš nav vajadzīgs. Un es uzlikšu te vienu karotu putas, un nobeigšu ar to garšvielu, kas mums ir klāt. Bišķi fenhel. Un tagad man angliski jāizdod jautājums, jo es fēroiski neprotu. Tell me, is it the same as yours? Because yours was the best I've ever tasted. Wow. Un es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo? Ir pienācis tas brīdis, ko daudz no jums speciāli gaidījuši, ir Stoller balvas izloze. Un šis ir burvīgais, profesionālais Stoller trumuls. Un jautājums, uz kā jums bija jāatbild, bija, kas ir pasaules lielākais pārtikas tirgus? Un nav centrāla tirgus, nav Istambulā, ne Timbuktu. Viņi ir Runčas tirgus ārpus Parīzes. Un interesanti, no tā tirga uz Latviju nāk ļoti daudz produktu. Un laimīgo, ko es tagad vilkšu ārā, ir Miks Jurēvičs. Apsveic tev, Mik. Jauns Stoller konkursa jautājums. Ar kādu senu un pasaulē ļoti pretrunīgi vērtētu tradīciju ir slavenas Fēro salas? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 20. oktobrim pusnaktī. Un balvas izloze notiks 26. oktobra raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stoller, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.